Jāatzīst, ka esmu viens no tiem cilvēkiem, kas vairāk kārt ir pavadījis neskaitāmas stundas spēlējot dažādas datorspēles. Pat savā mobilajā telefonā esmu lejuplādējis ievērojumu spēļu kolekciju. Tomēr jāsaka, ka telefona esošo spēļu spēlēšana pat ne tuvu nelīdzinās tam sajūtām, kādas ir spēlējot, piemēram, portatīvo PlayStation. Izskatās, ka nākotnē šis tas varētu mainīties saistībā ar spēļu spēlēšanu uz telefonu. Kompānija Nokia ir radījusi jaunu mobilā telefonu konceptu ar nosaukumu Orion, kurš būs paredzēts tieši gameriem. Jaunā telefona virsma ir maksimāli pielāgota, lai tas kalpot nevien kā telefons, bet arī kā spēļu konsole. Tad tā pati telefona virsma, protams, ir skārienjūtīga. Taču uz tās ir īpaši izceļņi, kas tad arī telefonu pārveido par spēļu konsoli. Pēdējais šāda veida telefons tirgū bija kompānijas Nokia radītais telefons modelis N-Gadget, kuru, es domāju, lielākā daļa no gameriem vēl joprojām labi atcerās. Viss, ko noslēgumā varu teikt, ka man jau patīk gan spēles, gan spēlītes, jo, ja tā padomā, tieši tas mūsu dzīvi padara daudz jautrāku.